Aivars cenšas salabt ar Mildu, bet tas beidzas ar vēl nopietnāku strīdu. Lidija pieprasa Gatim beidzot tikt skaidrībā, ar kuru sievieti Gatis vēlas palikt kopā. Eva ierodas pie Danes un piedraud viņai, bet Helēna izsviež Evu ārā no numura. Lai glābtu svinīgu pasākumu kafejnīcā, Milda nolēma izveidot jaunu trio un iesaistīt tajā arī Koļu. Gatis mēģina pierunāt Evu šķirties ar labu, bet Evai jau ir radies jauns plāns, kā to nepieļaut. Tu zini, kas palīdz, kad aiz nogurumu nevar nekājas pavilkt? Nu. Cukurs palīdz. Un kur ir cukurs? Kūkā. Nu, labi. Lūdzu. Paldies. Un uz kafejnīcas rēķina. Kas tad tev pa laipnības uzplūdiem? Zini, kā man vajadzētu, lai tu palīdz nomierināt Mildu? Kas Mildē? Viņa pieteica streiku. Kāpēc? Vai nav viens cilvēks, ko... Viss viņai ir kārtībā. Darbs ir, māja ir. Mīlas frontē viss notiek. Katru rītu brokasto kopā ar kavalieri. Vakaros viņš viņu pavada uz mājām. Ja man tā būtu. Nē, to es saprotu visu, bet vakar sanāca kaut kā tā muļķīgi. Kas te nu? Saprotu, bija... Mums vajadzēja, lai kafejnīcā dzīvā mūzika būtu. Mēs sarunājam tā kā trio, to Mildas trio. Bet beigās dziedāja tikai duets. Lidija ar Aivaru. Milda palika aiz borta. Kā tā? Milda atteicās dziedāt kopā ar Aivaru. Zini, man arī uzdeva nervu, un es teicu, labi ir. Tā būs tā. Un pareizi. Ko tā Milda iedomājas? Uzpulcēs tā kā balons. Iedomājas vecuma galā beidzot kavalieru atradus tam... Kauna tev nav. Cik gadus tu dzīvo uz mana kakla? Un vēl šitā nesmuk man aprunā. Kāpēc tepat? Kāpēc man raudot? Tu smējies. Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Būtu labāk sev dzīvokli meklējis. Es neredzu, ka tu to darītu. Tu domā, ka mans brīdinājums bija kaut kāds joks? Un šovakar pie manis atnāks Nikolais un lūdzu ātrāk pa pusnaktu mājā nerādies. Kā? Un tad, lai es trepēs stāvu līdz... Man ir viena alga, kur. Viņš ir ļoti pacietīgs cilvēks. Bet attiecībā uz tavu uzbāzību viņam arī ir... Kādu uzbāzību? Nu, esi laimīgi, ja tu tā gribi, bet nevajag celt degunu gaisā. Es neceļu nekādu degunu. Tā, lūdzu. Te tev ir rītdienas ēdienkarte. Mildiņ, paldies tev. Jā. Es esmu atbildīgs cilvēks, es savu darbu padaru, bet draugi mēs vairs neesam. Nu, Mildi, tu esi nodevējs. Jā. Redzi, ar kādu puķi man jādzīvo kopā. Un tas jau vēl nebūtu nekas, bet tagad man jāklausās katru dienu, cik Koļa ir kolosāls un kā es viņiem traucēju. Ne. Man nervi to netur. Izskatās, ka tev tiešām varētu būt jāpārvāc. Kūka vairs. Iešu uz veļas istabu, varbūt Milda vēlreiz te ienāksies. Es negribu viņu redzēt. Nu, tad, kad es viņai piedāvāju pārvākties uz mūsu viesnami, Eva momentā man sāk draudēt, ka viņa atbrīvošoties no bērna. Grib taisīt abortu? Nu, kas tā paša sieviete? Nu, par parauga māti īsti to nenosauks, un turklāt viņa sāk izvirzīt jaunas prasības. Kādas? Pirmkārt, ka es nedrīkstot atteikties no pompozajām kāzām ar entajiem viesiem un žurnālistiem. Otrkārt, to laulības līgumu, ko mēs sastādījām, viņa neparakstīšot. Nekauņa. Tas vēl nav viss. Šķiršanās gadījumā viņa pieprasa, lai viņai pienāktos puse no mantas.
Nu vai nav maita? Zentiņ, man šodien ir svētki. Šodien ir svētki. Tas ir šefs man uzlielīja. Es noķēru vienu starptautiskā meklēšanā izsludinātu vīrieti. Iedomājies? Man viņš jau likās aizdomīgs. Es viņam pieprasīju dokumentus, ievācu informāciju un rokā ir dietniņās. Nē, viss ir kārtībā. Paskaties, kas par ģīmi? Jā, es paskaties. Redzēji, kas par ģīmi? Nu, kas tur? Vīrietis kā vīrietis. Ko vīrietis kā vīrietis? Pēc ģīmi jau nepateiks, ka noziedznieks. Man Zentiņ ar gadiem ir izveidojies ņuks, ka es noziedzniekus jau pa gabalu jūtu. Jā, tā. Labi, kur ir glāzītes? Labi. Glāzītes mums? Tu jau var dzert aiz tiem saviem priekiem. Es dzeršu aiz bēdām. Kāpēc? Kas jau pa bēdām? Milda man katru dienu bakstelā, es meklēju dzīvokli. Un es nebrīnīšos, ka vienu dienu, pārnākot mājās, es savus mantas atradīšu izliktas aiz durvīm. Nopietni? Jā. Tu nevari iedomāties, cik pa šiem gadiem es esmu ieguldījis tajā dzīvoklī. Es vienā istabā pat tapetes izlīmēju. Katru pavasaru es logus mazgāju. Nepateicība ir pasaules alga. Mildai nav sirds krūtīs. Viss būs labi, viss nokārtosies, viss būs labi. Arī tev kādreiz uzspīdēs saulītē. Aiziet. Un ja nu Eva patiešām uztais abortu, ko tad? Es nespēšu sev to piedot. Viņi to nedarīs, esi mierīgs, kārtējies cirks, un tas ir viss. Nu, varbūt tev taisnība, bet negribas riskēt. Nu, ko tad tu domā darīt? Dancot pēc viņas stabulas? Nu, protams, ka negribu. Un tad arī nevajag. Ja tu vienreiz parādīsi, ka viņa komandē parādi, tā tas būs vienmēr. Jau rīt viņai būs jaunas prasības, gribēs ne tikai pusi mantas, bet visu. Es visu to ļoti labi saprotu, bet ko man tagad darīt? Kas cits man atliek? Pateikt viņai, ka es nepiekāpjos un ieslēgt istabā, lai tup tur līdz dzemdībām? Bet stress var kaitēt bērnam. Nomierinies, nevajag tur nekādus ne sargus, neko. Es zinu, kas ir jādara. Kas? Es tev pateikšu, kā to sievieti nolikt pie vietas. Cik Milda to koļu pazīst? Ne cik. Bet iecēlus jau svēto kārtā. Es esmu tagad tā sliktā. Mani jāmet ārā no mājas. Nebūtu manis, tas noziedznieks jau tagad būtu brīvībā. Man ir viens korišs, mēs kopā mācījāmies Milniču skolā. Viņš tagad ir Krievijā. Nu, un mani tagad pieeja pie Krievu datu bāzes, saproti? Es esmu vienīgais Latvijā, kurš momentāli tiek pie Krievu datu bāzēm klāt. Nu? Krievu datu bāzes? Jā. Bet Koļa tak arī no Krievijas. Tu varētu parakņāties viņa pagātnē. Gan jau viņam arī tur ir savas utis un tarakāni. Nu, bet, protams, nekāda problēma. Man vajag zināt vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, visus datus. Un ja vēl ir fotogrāfija, tad vispār nekāda problēma. Man nekā tāda nav, bet es visu dabūšu. Tūlīt, idulīt, pasēdi, pagaidi mani. Jo ātrāk, jo labāk. Sēdi, gaidi, es tūlīt būšu. Nu, bet Es teicu, gaidi. Labi. Nu, kā es izskatos? Uz goda, vecīt. Ko tad ar Mildu šodien randiņā darīsiet? Nu, mēs gribējām pie viņas vienu filmu noskatīties. Jā. Bet gan jau tas zin, tu atkal visu izjauks. Viņa vienmēr tā dara. Un vēl visu zakusku ized. Čau! Koļa, es pie jums. Pie manis? Es gribēju tā tuvāk iepazīties. Ja jau reiz mēs gatavojamies kļūt par radiem. Nē, paldies. Es nedzeršu. Nu, vienu. Nē, paldies, nē. Šurp es ieraušu. Es gribēju jums pateikt, ka esmu sākusi jau meklēt atsevišķu dzīvokli. Tiešām, Zetiška. Es Mildai vēlu visu to labāko. Un ja reiz viņa kopā ar jums ir laimīga, tad... Nu, es ceru, nu. Jā. Kas jūs esat pēc horoskopa? Mildi Rauns. Vēzis. Vēzis. Jūs esat pārliecināts, kurā datumā jūs esat dzimis? 7. jūlijā. Brīnišķīgi. Es esmu dzirdējusi, ka vēžiem ar rauniem ir ļoti laba sadarība. Ak, tā? Tad labi. Nē, Megijas, esmu Maras pā. Es domāju, ka es te arī palikšu. Nu kā, Gads taču negribēs zaudēt savu bērnu. Nē, es domāju, ka viņš ir nobijies. Nu kā, ir pagājusi diena, bet Gatis vairs neko nav teicis par pārvākšanos. Es tev pārzvanīšu. Čau.
Čau. Nu, čau. Nu, izdomāju? Jā. Es savu lēmumu nemainīšu. Un tev būs jāpārvācās uz Niedrēm. Šodien pat. Tu vispār apjēdz, ko tu runā? Jā, es apjēdzu. Viesnamā viss ir sagatavots. Tev tur ir viss nepieciešamās ērtības, svaigs gaiss, tīra gultsveļa. Gati, ja tu mani pametīsi, es tavu bērnu nedzemdēšu. Es tev skaidri pateicu, ka es izdarīšu visu, maksimālo, lai tiktu no viņa vaļā. To tu vēlies? Dari, kā zini. Pat tu esi liela un gudra. Bet tikai atceries, ka bez bērna tu man neesi vajadzīga. Tas mazulis ir tava vienīgā vērtība. Tā kā apdomā to, ja gribi saņemt no manis naudu. Interesanti, jums ar Mildu ir liela gadu starpība. Pārāk liela jau nevarētu būt. Kurā gadā jūs esat dzimis? 40. Kurā gada Milda? Nu, to es jums nevaru atklāt. To jūs paprasiet viņai pats. Es taču nevaru stāstīt par sievietes gadiem. Tas nebūs smuki. Pareizi, jā. Un sakiet, kā tur Krievijā? Tur joprojām tāpat kā agrāk padomju laikos visus uzrunā vārdā un tēvvārdā. Es atceros, ka mani kādreiz sauca par Zentu Petrovnu. Un jūs? Nikolai Aleksejs. Nikolai Aleksejs, kā jums piestāv. Uztaisīsim kopā kādu bildīt, ja? Ja jūs gribat, lūdzu. Zenta Petrovna. Kur tu koļu bildē? Kas tev aiz ādas? Gati, tas esi tu vai Lidija tev ir nozombējusi? Tas ir mans lēmums. Neticu. Nu, man ir pilnīgi vienalga, vai tu tic vai nē, bet sāc kravāt mantas. Tad tā tu izturies pret savu bērnu māti. Patriec uz ielas kā tādu nevajadzīgu suni. Nu, paga. Nevajag uzpūst no mušas ziloni. Es tev iekārtošu izcilā viesunamā. Protams. No acīm prom, no sirds ārā. Nu, Eva, beidz. Zini, Gati, ja tu mani atstum, es godavārds, es izdarīšu pašnāvību. Tu esi galīgi saspiedusies? Lai cilvēki zina, lai viņi zina, ka tu grūtnieci novedi līdz pašnāvībai. O, Jāna Karēņina. Mīļais, tu uz ielas ārā nevarēsi iziet, cilvēki ar pirkstiem uz tevis rādīs. Labi, beidz baurot. Pašnāvniece. Kravā mantas 6:00 viens no maniem puišiem atbrauks tev pakaļ un aizvedīs uz viesnām. Tā kā pacenties līdz tam laikam sataisīties. Ja nevajag. Zenteška, ko tu te perini? Neko es neperinu. Koļījies, es tev pazīstu. Izbeidz, es no tīras sirds, un ja tu šitā, tad es eju projām. Atdod manu glāzīti, viss. Feliks, Ko, Feliks? Ko tu tā? Es to Zenta pie manis atnāca mieru noslēgt, tu tā kā... Zentešku Petrovnu es ļoti labi pazīstu, daudz ilgāk nekā tu. Un es zinu, kas viņai zādes. Viņa tikai plakšķina savu nevainīgām atstiņām. Īstenībā tādas lietas var sastrādāt baisamētas. Ko tu tik rīnies? Rādīgi nevar sagaidīt. Nu jā, varbūt, ka vajadzētu tomēr iedzert. Nu jau par vēlu. Zentešu gabalā. Nu jā, jo tu viņu aizbaidīji. Labi, es iešu. Čomigi, te es. Ātri sagādā man Indi, bet šoreiz man vajadzēs precīzu informāciju. Sastāvu, iedarbības laiku, visu. Jā. Čau. Beidzot. Nu, ko tu tik ilgi? Nu, Inde jau nav 10, to katrā veikalā nevar dabūt. Labi, tu dabūji. Jā. Tā, lūk. Te būs Indes sastāvs, deva un iedarbība. Labi, taču. Nē, sākumā samaksā. Un pasaki, kuru tu gribi noindēt Danu? Megij, neuztraucies, es samaksāšu. Un nē, tā nebūs Dana. Lidija? Nu, to veco Himeru, protams, darētu noindēt, bet nē, man ir plāns. Kāds?
Es panākšu, Gatis mani beidzot uztver nopietni. Viņš man vēl redzēs. Stāsti. Nu, es pateicu Evai tā, kā mēs runājām. Ka bez bērna viņa man nav vajadzīga un ir tukša vieta. Un ko tad Eva? Kaut ko sāk pīkstēt par pašnāvību, bet manuprāt, tās ir muļķības. Nu, protams. Un tu esi malacis, ka tu parādīji, ka tevi nevar raustīt tā kā lelēs striķīšiem. Tieši tā. Līdz vakaram Evai ir jāsakravājas, un tad viņa aizvedīs uz viesnāmu. Ļoti labi. Varēsim mierīgāk uzelpot. Būs tīrāks gaiss. Ko tu ar tām kārtīm? Pasjans liksi vai ko citu? Nē, es iedomājos, mēs taču varētu uzspēlēt. Es tevi tik sen neesmu uzvarējis cūkās. Ak, tāds tev plāns, jā? Nu, arī šoreiz tev neizdosies. Labi. Dāli. Tātad beigās es dabūšu pusi āboliņu naudas, bet Gatis varēs pievākt cīko. Tu atteiksies no bērna? Megij, man tas Jāņa bērns nav vajadzīgs. Un ja Gatis ir tādā sajūsmā par brecošiem zīdaiņiem, uz priekšu, lai maina autiņus, lai dara vispārējo. Bet tas ir baigi riskanti. Man būtu bail to darīt. Bet kas neriskē? Nedzer šampanīti. Aha, bet pirms šampīša inde. Tas ir reāli bīstami. Tāpēc es gribu, lai tu man samaksā pilnā apjomā. Labi. Lūdzu. Un neuztraucies. Es netaisos tevi apkrāpt. Un tava palīdzība man šobrīd ir vajadzīga vairāk kā jebkad. Nu, jā, tu neesi skopojusies. Ņem. Paldies. Ja viss izdosies, pēc tam dabūsi vēl. Un lūdzu ņem vērā, ka es tev šobrīd uzticos tā, kā nevienam nekad savā mūžā. Labi. Stāsti, kas jādara. Galvenais, esi tuvumā. Ja kaut kas noiet greizi, lai tu var glābt situāciju. Tā, man šodien brīvdienā es varu dežurēt, cik vajag. Labi, tu varētu atrasties kādā no Felsenbacher numuriem 2. stāvā. Nē, tur viss aizņemts, meitene strādā. Jā, pareizi. Labi, tad ej uz bāru. Zini, es sākšu pēc 10 minūtēm. Labi. Cik tev tagad rāda pulkstenis? 4:10. Jā, man arī. Tātad precīzi pēc 10 minūtēm. Jā. Tagad ej. Nu, tev gan ir iekša seva. Ir, bet nav citu variantu. Nu, lai tev izdodas, jā? Viss kārtībā. Visu dabūju. Tēva vārdu, dzimšanas gadu, datumu, viss. Koļa visu pats izstāstīja. Protams, kā pie bikts. Un es esmu pārliecināta, ka ar to vīrišķi kaut kas nav kārtībā, Indulīte. Nu, ja kaut kas būs, mēs to momentāli uzzināsim. Protams, ar taviem sakariem. Es ceru, ka tu par viņu kaut ko uzraksi. Nē. Katram skapī ir kāds skelets, katram ir ko slēpt. Noteikti. Indulīte, katram nav. Tev, piemēram, nav. Nav. Tu esi godīgs cilvēks. Protams, ka es esmu godīgs. Vecpuisis. No. Dzīvo viens savā vecpuišu dzīvoklītī. Katras sievietes sapnis. Nu, mēs tagad nerunājam par mani, mēs par Koļu runājam. Jā, tad tu piezvanīsi tam savam draugam. Nē, kāda printeri vajag. Ja nu viņš atsūta informāciju kaut kādu printeris, kur mums ir? Nu, Aivara kabinetā, nekādu problēmu. Pareizi, Aivara kabinetā, viss kārtībā. Tā, tad es zvanu. Tā, kur tas numurs ir? Kur man tas numurs ir? Čau, Gati. Es gribēju zināt, vai tu neesi pārdomājis? Ak tā. Tātad es tev vairs neesmu vajadzīga. Zini, nu, tādā gadījumā es vairs neredzu jēgu dzīvot. Mīļais, tās nav muļķības. Nu, Eva, nu beidz ākstīties. Nu, padomā, ko tu pati tagad runā? Kas tur ir noticis? Kas tas par murgu? Viņa sāk draudēt man, kad dzer šo tindi. Nu, tad tik uz priekšu, lai dzer iekšā. Varbūt man aizbraukt pie viņas? Tu liecies, tu mierā.
To vien viņa gaida, aktrise, taisa šovu, un vajag viņai skatītājus. Nu, nezinu, viņa tāda dīvaina tur izklausījās. Beidz, nu tā sieviete ir pārāk liela egoista, lai viņa sev darītu pāri. Blefs kārtējais, un neesi muļķis, neuzķeries. Paklausies, Eva. Tu beidz ākstīties un kravā mantas. Viss, čau. Nu tā, Gati, tavs gājiens. Tu tiešām domā, ka viņi to nedarīs? Es varu sadarīt uz Māres pakanē, es taču viņu pazīstu. Nu, Gati, nu kas ir mēs, vai te mēs spēlēsim vai nē, nu? Megija, Gatis man netic. Kā ko? Ķeramies pa plānu B. Es daru Indi, tu nāc šurp. Kad esmu zaudējis samaņu, tu izsauc ātros un tad skrien pēc Gata un Lidijas. Megija, jo lielāks tracis par grūtnieces pašnāvību, jo labāk. Gatis izskatīsies pēc tāda maitas gabala. Laba doma. Es viņam tādu pirmsnāves vēstuli uzrakstīšu. Tā labi. Nāc šurp. Sākam izrādi. Labdien, Vadims. Tieši par tevi iedomājos. Nāc uz numuriņu. Nē, man šodien brīvdiena. Nu, ne jau ar klientu, bet ar mani. Silvija Vrīģe. Vai, bet es tagad nevaru. Ko nozīmē nevari? Ja es saku, ka tev jānāk uz numuru, tad tev ir jānāk. Es iešu, bet vai mēs varam sarunāt nedaudz vēlāk? Man tagad tiešām svarīgas darīšanas. Kurš te ir boss? Ko? Es Turi muti uz numuru. Kāpēc tik ātri? Megija! Nu, vai tu varētu vienreiz nemaisīties? Tūlīt pie manis atnāks Koļa. Ak, Koļa, ko? Tavs cēlais baltais bruņinieks. Ko tu vispār par viņu zini? Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu ieraugi pirmo, kas tev pievērš uzmanību, un tev uzreiz ir rozā brilles uz acīm. Tu esi gatavs dzīvot kopā ar pēdējo nelieti. Un paldies saka, ka es tev acis atveru. Paskaties. Paskaties, kas tavs Koļa papūt. Tu uzliec brilles, paskaties. Kas tas ir vispār? Mans indulītis to dabūja no Krievijas milicijas. Skaties, skaties, palasi. Oficiāls papīrs, visi zīmogi apakšā. Bet tas taču nevar būt. Es arī biju šokā. Tavs cēlais bruņinieks Koļa izrādās ir sēdējis par bruņotu laupīšanu un slapju lietu, Mildiņ. Jā, tu zini vispār, kas ir slapja lieta, ko? Šausmas. Neģīpsti? Tikai neģīpsti. Šausmas. Vai dieviņ, vai dieviņ, vai dieviņ. Ak, Dievs. Es tikko neredzu. Megija. 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 Nu, aiziet, sit. Nu, tu redzēs, es tev tūlīt sakaušu lupatu leveros. Tā nav godīgi, tev vienkārši labāks kārtis. Nē, puisī, tā ir loģiska domāšana. Nu, nāc. Lūdzu.
Redzi? Nē, malīgā. Nē. Varbūt es tomēr varu piedāvāt kaut ko no siltajiem. Piemēram, šefpavāra dienas piedāvājumu. Vai arī mums ir ķengurs steiks. Mums ir lasis ar dažādām piedevām, ar dažādām mērcēm. Kas tik jums nav? Jums varbūt ir haizivs filē? Vēl nav. Vēl nav. Bet paldies, ļoti garda kafija. Paldies jums, liels. Lūdzu, mūsu šefpavāra kompliments īpašajam viesim. Viņš paldies jums. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām.